Nu, sveiks jaunums! Paskatīsimies, ko jūnija mēnesis sola jaunums zīmē. Diezgan liels miers, lietu ļoti lēna ritēšana, vajadzība pēc atpūtas, pēc pārdomām un mazāk fiziskas aktivitātes, vairāk intelektuālas aktivitātes, vairāk tāda kā plānu kalšana, pārdomāšana, stratēģijas izdomāšana, vietas atrašana un mazāk kustība. Ļoti interesanti, tas ir jūnijam, tas ir pakārtais, kas liecina kā tāda kā būšana atvaļinājumā, tā kā būšana ārpus aprites, ārpus pilsētas, ārpus kņadas, ārpus pūļa. Tāda vientuļa mazliet enerģija, bet lai tas jums ļauj kaut ko pārdomāt, apcerēt un nākamajā mēnesī atkal varēs doties iekšā ar pilnu krūti. Paskatīsimies, vai arī darbs jums ļaus kaut ko tādu greznību kā apcer. Ko tad darbs sola? Darbā jāsaka, viss arī mierīgi. Otrā mierīgā kārts, kas saka, ka visas lietas ir sakārtotas, viss lēnā garā iet uz priekšu, viss briest, viss veidojās. Tad šī ir arī diezgan naudīga kārts, kas saka, ka jums ir labi projekti, labi noteikumi, laba alga, adekvāta alga jūsu padarītajam darbam, bet darbs jums vairāk ir tā kā hobijs, tā kā prieks, tā kā izpriec, un te es neredzu galīgi nekādu vajadzību, ka jums būtu ļoti daudz un smagi jāstrādā. Imperatori gan ir lēna kārts, un tas varētu nozīmēt, ka tiem cilvēkiem, kas domā kaut kādu pātrinājumu, ātru virzību, kustību, izmaiņas, tas gan nav gaidām. Šī kārts ir pietiekami nogaidoša, lēna un lielas izmaiņas darbā visdrīzāk nav gaidāmas. Paskatāmies, kā ir ar privāto dzīvi. Privātajā dzīvē 4 pentakļi, un 4 pentakļi liecina par tādu kā apstāšanos, pārvērtēšanu, saprašanu, kas man ir svarīgi, cik es gribu dot, cik daudz es iesaistos attiecībās, kādas ir mana partnera vajadzības, cik viņš daudz iesaistās, un izdarīt tādu kā mazu revīziju, arī varbūt finansēs, un arī tajā, cik daudz katram mums ir pienākumu, kādā veidā mēs to deliģējam viens otram, vai kā mēs palīdzam viens otram, vai cik daudz mēs iesaistamies katrs savā partnerības veidošanā. Bet šī kārta nav ar aicinājumu, tagad esmu izdarījis secinājumus, tagad es uzbrukšu partnerim. Nē, tas tā kā vairāk sev zināšanai, savai zināšanai un pārvērtēšanai. Man liekas, ka tas ir katram pašam domāts, cik es varu dot un cik man pašam vajag, lai man pašam paliek resursi. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 4 pentakļu kārtas nesola nekādu jaunumus, nekādus izaugsmu, nekādus randiņus, nekādus jaunus notikumus. 4 pentakļi liecina par to, ka faktiski varat mierīgi nešķiest laiku šajā mēnesī uz tikšanās reizēm, jo nekā jauna sevišķi tās visdrīzāk neatnesīs. Līdz ar to varat mierīgi padomāt paši par sevi. Jāsaka tā, lēns mēnesis. Tiem, kas ir noskrējušies tām jaunavām, iespēja atpūsties, jo viss vairāk ar domāšanu par sevi, ar apceri, par savu ķermeni un par to, cik man daudz ir spēka un enerģijas un kur es to varētu ieguldīt, tad, kad es atkal gribēšu sākt kārtīgi iespringt. Uz tikšanos!